Vai vaksa. Nu, jo, tas tur tā strādā, tā kā senāk. Es nospied, tīņķiņu vien, moci pāriet, nospied pāriet. Jo, viņš tur baigi čot. Kas tur, es tā to pirmdien mēģināju. Ja tāda riktīgi ziemes divs. Blīn, es iebraucu tādā mākonī, nekā redzēt nevarēja vienā momentā. Lejā bija bīgale, es saka, augšā sniegs. Tas bija disamret. Un viņš tagad kaut ko rāda, kā kaut kā darbība. Es uzlieku uz ekrānu, lai rāda, kā izskatās. Pasita bija, teiksim, ka es grauju. Aha. Nekas nedod. Mēs viņu, pielaiž pie paneļa, izkāp ārā, attaisa durvis vaļā, tagad man jābrauc pie rampas klāt, es viņu ielieku klēpī un dod atpakaļ čiks un kā uzspiežās ar rokā, viņš viņa noslīd lejā. Vecē, normālais skānie, es kā piecēlu, viņa uzreiz automāts, uzreiz aizslēdzās. Nē, šī jā. Tas tā ir, jā. Tāpēc, tas man tracina. Kāpēc ir tas? Labi. Tā kā mēs nav jāiet uz sakrau. Davai. Jābrauc uz šusu. Labi, davai. Davai, Čau, kādē. Biju iebraucis baigā mākonī, laidos pa serpentīnu lejā. Uzreiz tāds mākons priekšā, reāls. Arī tāds sūtas visam no svētiem taisam, viņam patika viss tas, Bet es saku, bet normāli piekami nopēc un brauc, nav nekāda bēda, Es šito avāriju stāvu, un viņa laba piesa. Jā, ja laba, tad vēl, bet es neticu tam labumu, zini, tādu. Bet viss ir tāds. Kamēr visu nepārteiksit, ir nekāda laba. Jā, viņai vēl galvenais tā jāva, cik laba bija un piekabe tieši tā. Un Sigulda tas siena savācējs. Visi tie stāsti, viņš saka, kā skan un ko. Blin, tā. Domāju, tad jau viņi būtu topā kaut kādā, kā tu saki, ChatGPT iesim tur. Jā. Viņam, kurā vietā ir tāda radiotehnika stumba, Jā. Es vajag, ka tu tur kaut kādā simtniekā viņa atradīsim. Nevarētu būt tā baigi laba skaņa.